Непогода как целое время года. Увы, мы видим, что происходит сейчас. Дожди, переходящие в ливни, а местами еще и сопровождающиеся градом, резким перепадом температур от плюс 20 градусов днем до чуть ли не 5-7 по утрам. Все это продолжает вредить селу, урожаю и затапливать поля. Картофель, зерновые, бобы, фермеры, а вместе с ним и потребители явно не досчитаются части урожая нынешнего года, урожая сельскохозяйственных культур. Масштабы проблемы и ее последствия обсудим с нашим утренним гостем здесь, в студии Домской площади. Гатис Гутманис, председатель правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций. Доброе утро. Лабрейт, Гутманис. От первого лица. Я начну вот с чего. Большую часть озимой пшеницы в этом году придется скормить скоту. Качество 85, а то и всех 90% ее урожая можно оценить как кормовое, лоббарыба, а не как продовольственное. С такими оценками накануне выступили ваши коллеги, эксперты Центра сельскохозяйственных консультаций и образования. Фермеры столь же пессимистичны или все же есть хоть какая-то вероятность спасти не 15% урожая пшеницы, да и вообще зерновых, а хотя бы чуть больше? Jā, jāsaka, ka tās prognozes ir diezgan tādas biedējošas. Es teiktu, tāda rādītāja, ka šobrīd, kad apmēram 85% ir labdarības kvalitātes, tādi nav bijuši, es neatceros kādu tādu gadu, bet tā prognoze ir diezgan patiesa. Un jāsaka, protams, ka atšķirās Zemgale, Kurzeme un Latgale un Vidzeme, bet jāsaka, ka pat Zemgalē, tur, kur lauki izskatās ļoti labi, un lauksaimnieks ir cerējis, ka būs tā pārtikas kvalitāte, nokuļot graudus, ir tomēr tie rādītāji tādi, ka tomēr ir labdarības kvalitāte. Tas nav vienkārši tā, ka mums ir labdarības kvalitāte, viņi ir lopiem vajadzīgi, mēs viņu varētu izbarot, bet jāsaprot ir tas, ka ir būtiska atšķirība cenā. Jāsaka, ka šogad ar visu to, ka mums ir ļoti slikti laikapstākļi un ir grūti uzbraukt uz lauka, nevar nokūt, ir labdarības kvalitāte. Biržas cena kviešiem ir nokritusies zem 200 eiro tonnā. Iepirkuma cena. Tā ir iepirkuma cena, par kādu varētu pārdot, bet tā ir pārtiks kvalitāte. Labdarības kvalitātei tie ir vēl 40 eiro mazāk. Nerunājot par to, ka lauksaimnieki jau ķer stundas, kā man saka, nevis tikai dienas, kad varētu uzbraukt uz lauka, jau uz tā lauka var uzbraukt, lai vispār varētu nokūt. Tas mitruma procents ir tik liels, ka ir milzīgas kaltēšanas izmaksas. Un tas kopums, kas no tā veidojās, ir tas, ka būs milzīgi zaudējumi. Прогнозы пугают, а убытки могут быть просто невероятными, отмечает наш сегодняшний утренний гость. И что касается 85% той же зимней пшеницы, которая может пойти на корм скоту, такого господин Гутманис не помнит уже очень многие годы. Да, ситуация отличается по регионам, но даже в главной житнице Латвии, в Земгале, дела обстоят плохо, пугают и закупочные цены, и ситуация такова, что крестьяне ловят уже не дни, чтобы обмолотить хоть что-то, а буквально часы, чтобы вывести комбайны в поле. Скажите, какие культуры пострадали столь же ощутимо, как зерно и картофель? Jāsaka godīgi, ka šogad laikam ir tā situācija, ka mēs nevarētu runāt par vienu nozari, kas būtu vai graudkopība, vai lopkopība, vai dārzeņu audzētāji. Šogad zaudējumi būs absolūti visām kultūrām. Mēs vairāk tā kā šobrīd runājam par graudiem, tāpēc mēs to vairāk redzam, un ir tās problēmas uzbraukt uz lauka ar pārmetriem laukiem, un lauki arī tad, kad viņus nokuļ, viņi paliek ar milzīgām risām, un tie būs nākotnē atkal lielāki izdevumi tos laukus sakārtot. Bet runājot, piemēram, par dārzeņu audzēšanu, mēs esam runājuši ar kartupeļu audzētājiem, tā situācija ir, šobrīd viņi ir procesā, teiksim tā, vēl nav novākti kartupeļi, bet tas, ko kartupeļu audzētāji saka, ir divas tādas milzīgas lietas. Viena ir tā, ka daļa lauka joprojām ir zem ūdens, vai nu zem ūdens, vai nu pārmitri, vai vagās ir ūdens. Tad pat tajās vietās, kur varēs kartupeļus novākt un kur tās ražas būs, vai nu lielākas vai mazākas, nākamais jautājums būs par viņu glabāšanu.
Mēs redzam tiem kartupeļiem šobrīd, kurus tā kā mēģina apskatīt, kādas ir tās ražas, viņi daļai ir sākuši pūt. Tas nozīmē, ka tos kartupeļus, kurus spēs novākt, būs liels jautājums par viņu glabāšanu. Tur uzreiz jāprasa būtu jautājums no iedzīvotājiem, arī no žurnālistiem, ko ir prasījuši, kādas būs cenas. Līdz ar to, ja mums ir ražas mazas, ja viņi neglabāsies, kas būs ar cenām, tad jāsaka gan, ka cenas visdrīzākais, ka neaugs, bet mēs ēdīsim ne vietējo produkciju. Tas, ko kartupeļu audzētājs stāsta, ka šogad Eiropā ir ļoti labas kartupeļu ražas, un tie audzētāji, kas nav nofiksējuši kaut kādu pārdošanas cenu un domāju, ka tās cenas varētu būt labākas un šobrīd mēģinās tirgū pārdot, tad saistībā ar to, ka Eiropā ir ļoti labas ražas, tā cena ir ļoti, ļoti zema. Līdz ar to tā prognoze man būtu tāda, ka veikalā cenas visdrīzākais nepalielināsies, bet mēs ēdīsim mazāk vietējo pārtiku. Наш гость ответил сразу на несколько моих вопросов. Прежде всего, что касается убытков в целом по сельскому хозяйству, то они будут по всем культурам. Овощи, картофель, конечно, сейчас в процессе уборки. Часть полей под водой, жалуются фермеры, но даже там, где можно его собрать, возникает другая проблема, как урожай сохранить хотя бы до зимы или до весны, чтобы он не сгнил. Самый главный вопрос, который я хотел оставить на конец нашего разговора, он возник уже сейчас, это цены. Сколько мы заплатим за ту же картошку в магазинах? Так вот, прогноз руководителя сельскохозяйственной организации, что в магазины цены на тот же картофель, скорее всего, не увеличатся, потому что в других странах Европы хороший урожай картофеля. Проблема в том, что мы будем покупать не наш латвийский, а картофель импортный. Что это означает для наших фермеров? Банкротство? Man negribētos, protams, tādas sliktas lietas prognozēt, bet gan dārzeņu audzētāji, gan lopkopības saimniecības, gan graudkopības saimniecības, pēc vairāk daudzu speciālistu vērtējuma būs saimniecības, kuras šo gadu droši vien nespēs pārdzīvot. Diemžēl tā tas izskatās, jo šis nav pirmais gads, kur ir problēmas. Tāda jau ir kāds 3. gads, mums bija salnas un sausums, un tagad ir, es teiktu, ārkārtējs mitrums, un tā kopsumma veidojās ļoti slikta. Ir, protams, dažādas programmas, ko valsts nāk pretī ar automu starpniecību un apgrozāmie līdzekļu aizdevumi, un šī te ārkārtas situācija izsludinātā palīdz, protams, runāt ar bankām, ar aizdevējiem, ar piegādātājiem produkcijas. Bet ar to par maz? Bet ar to droši vien būs par maz, tāpēc Zemkopības ministrija ir, paldies viņiem, iesnieguši arī Eiropas komisijā aicinājumu palīdzēt no kopējā Eiropas krīzes fonda lauksaimniekiem, bet jāsaprot atkal drusku cita situācija. Tā nauda, ja viņa tiks piešķirta, viņa, protams, nenoseks ne tuvu visus zaudējumus. To var izdarīt tikai apdrošināšana, jo tādu zaudējumus neviena palīdzība nekad nav nosagusi. Tā var būt neliela palīdzība, bet tā nauda līdz Latvijai visdrīzākais atnāks nākamā gada otrā pusē, kā tas bija līdzīgi ar zaudējumiem, kas bija salnās ogaudzētājiem. Līdz ar to tas būs diezgan ilgs process. Картофелеводы, зерноводы, животноводы, увы, не хочется говорить о самом ужасном, но, как говорит господин Гутманис, действительно, в Латвии будут хозяйства, которые не смогут пережить этот год, потому что и в предыдущие годы были тоже проблемы, например, с заморозками, ливнями, другими природными катаклизмами. Так что в такой ситуации, чрезвычайной ситуации, которую накануне объявила в отрасли правительства, будет мало, недостаточно. Надежда на Министерство земледелия, которое стучит в двери европейских фондов, за что крестьяне благодарны своему главному профильному ведомству. Но эти средства тоже не покроют все убытки. И к тому же, если они и придут, то, скорее всего, это будет во второй половине следующего года, как показывает опыт наших земледельцев. Если все же зажмурить глаза и спросить вас по поводу банкротства, это единица, десятки, сотни? Каков масштаб? Это катастрофа? Tā ir katastrofa.
Es domāju, ka tā kopā lauksaimniecībā Latvijā ar pārtikas apgādi mēs tiksim galā. Bet tā būs katastrofa katrā individuālā gadījumā. Un tur būtu droši vien, ka katrs gadījums jāskatās atsevišķi un iespējams arī būs kaut kādi individuāli risinājumi jāmeklē, jo tās ģimenes, kas laukos ir saimniekojušas, kuras nespēs galvas kopā, viņiem būs jāpalīdz kaut kādā veidā. Es tiešām nevaru pateikt tos instrumentus, kādi varētu tikt lietoti, bet mums būs jāskatās katru individuālu gadījumu, jo tas, kā es saku, tās ģimenes saimniecības, kuras nespēs издzīvot, viņām būs jāpalīdz. В целом с производством продуктов питания Латвия справится, и буквально на днях у нас звучал репортаж из Резекна, где картофелеводы говорили, ну да, у нас вот такая картошечка, но тем не менее голода не будет, и вы тоже подтвердили, что импорт спасет наше продовольствие. Но в целом это катастрофа именно для отдельно взятых хозяйств, и здесь, подчеркивает наш собеседник, действительно придется идти на принятие конкретных мер, чтобы сохранить хозяйство, помочь тем, кто живет и будет продолжать жить на селе. Какова ситуация в других государствах? Польша, Литва, Эстония? Jāsaka tā, ka Lietuvā un Igaunijā mums ir diezgan līdzīgas situācijas. Mēs esam arī blakus valstis. Polijā ir ļoti dažādi. Bet Eiropa kopumā, tā kā es neteiktu, ka šobrīd ir sliktā situācija. Mēs arī redzam no laika prognozēm. Paskatoties Eiropu, tur tie laikapstākļi ir daudz savādāk. Piemēram, mēs salīdzinām vienmēr, mums ir lietaina vasara šī, mēs tad skatāmies parasti uz Lielbritāniju, kur lietus visu laiku, šogad viņiem ir ļoti daudz saules. Tā kā tas klimats mainās, un mums ir jādomā, kādā veidā pielāgoties klimata pārmaiņām. Tas mans, ko es vienmēr saku, ir, mēs nevaram novērst klimata pārmaiņas ar savām darbībām, bet mēs varam mēģināt pielāgoties klimatam, vairāk apdrošināties pret dažādām nelaimēm. Un tādas lietas, tās ir tās, kur mums vairāk ir jāskatās un kur mums būs jādomā arī par nākamo plānošanas periodu, Eiropas nākamo budžetu, kā sargāt saimniecības pret dažādām nelaimēm, kas mums nāk. Глядя в будущее, почему я улыбнулся, вот прямо сейчас пришел вопрос от нашего слушателя Клаусītājs Vaicā. Сергей, он представился так: если воды в реках и на полях так много, так, может быть, задуматься о выращивании риса в Латвии? Этот вопрос, кстати, очень часто звучит на повестке. Jā, tas ir ļoti labs jautājums. Es neesmu tiešām speciālists, nezinu, kā mēs esam redzējuši visu, kā arī īsu audzē, bet es tomēr domāju, ka tas vairāk ir tāds atsevišķs gads. Mēs redzam kaut kādus, manuprāt, 80 gadu periodā nekad nav bijis tik liels lietus, un mēs redzējām arī 2 gadus atpakaļ bija milzīgs sausums. Un tad mēs runājām, ka vajadzētu domāt par laistīšanas iekārtu uzstādīšanu laukos. Šogad mēs par to vispār nerunājam, un mums ir pilnīgi citas problēmas. Līdz ar to šobrīd es teiktu, domājam par to, kā mēs tradicionāli strādājam un mēģinām pielāgoties. Jāsaka, gan kā ar tām klimata pārmaiņām mums ir arī lauksaimniecībā redzams izmaiņas. Tās gan ir nelielas saimniecības, bet mēs redzam, ka tajā pašā nakts tirgū var nopirkt ļoti labus Latvijā audzētus arbūzus un melonas. Ļoti garšīgus, vietējā produkcija. Un to mēs 10 gadus atpakaļ iedomāties nevarējām. Šobrīd tas ir pieejams, līdz ar to kaut kādā veidā, protams, tās klimata pārmaiņas un izmaiņas mūs noved arī pie jaunas produkcijas. Итак, что касается риса, то, как отметил наш собеседник, это интересный вопрос, хоть он и периодически возникает и задается тем же самым фермерам, но, тем не менее, коллеги, крестьяне уже пытаются как-то подстраиваться под климатические перемены, климатические изменения. Те же уже упомянутые дыни, арбузы на ночном рынке, да и не только, уже говорят, что люди что-то пытаются делать, подстраиваться. И самое главное, что есть надежда, что этот год в плане таких ливней будет годом исключения. Bet ja mēs atgriežoties atpakaļ pie tām cenām, kur mēs runājam par kartupeļiem, kur ir tā prognoze, ka varētu nepalielināties tās cenas veikalā, tāda sajūta šobrīd ir. Tad, ja mēs runājam par dārziņiem, mēs katrs varam, mēs esam pieraduši vai uz savu balkonu mājās vai dārziņā, mēs audzējam tomātus un gurķus. Šobrīd
būtu tas laiks, kad visi marinē gurķus, un mēs esam то pieraduši дарить. Кстати, ваш профильный министр земледелия, публично всех призвал заниматься консервированием. То есть вы поддерживаете это? Es tieši to pašu daru, esmu jau vairāk kā 10 burkas gurķus iemarinējis šogad, bet tas, ko mēs katrs redzam šobrīd, veikalā lielajās pārtikas ķēdēs ir Latvijas un Lietuvas gurķi, lieli, diezgan tādi labi izauguši gurķi, maksājās, nemaldos, apmēram €50 kilogramā. Citus gadus šajā brīdī tā cena bija 30-40 centi par kilogramu. Lai tā nebūs, ja? Un izskatās, ka ne. Un tādi mazi gurķīši vietējie Latvijas, kas ir sapakoti smuki, viņi maksā €3 kilogramā. Tādas cenas nav bijušas nekad. И можно представить, какими цены на те же огурцы будут в октябре, в декабре и тем более в феврале. Tā kā mēs redzam, ir vietas, kur tās cenas ir, es teiktu, vairākas reizes jau augstākas nekā citus gadus. Как хорошо, что я не все полулитровые баночки у себя в деревне выбросил. Будет чем заняться, но, во всяком случае, я тоже серьезно об этом задумываюсь, как и многие наши слушатели, и вы в том числе, о чем вы признались в этой студии. Es pateicos par šo sarunu, lai mums visiem labas ziņas. Paldies jums. Paldies. Гостем на Домской площади сегодня был глава правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис. Напомню, что это, как и многие другие интервью, вы можете посмотреть в видеоверсии. Добро пожаловать в наш канал Латвийское радио 4. Смотрите, комментируйте. И большое спасибо тем, кто позднее делится нашим содержанием в социальных сетях. Домская площадь. С добрым утром!